Lai arī kāds būtu tavs lēmums, pirms tu aizver šo lapu, tava izvēle ir brīva izvēle. Es gribu tev teikt patiesu paldies no sirds par to, ka tu biji kopā ar mani un ka tu lasīji šo informāciju un ka tu ar viņu iepazinies. Un kā dāvanu es tev gribu nolasīt Bodo Šēfera 2. likumu. Nepārtraukti mācies un audz. Un ko viņš šajā likumā ir iekļāvis? Nelielu stāstu. Paklausīsies, kā tas stāsts skan. Saskaņā ar senu indiešu leģendu par pasaules radīšanu Dievs vispirms radīja gliemeni un nolika to jūras dibenā, un tur tā vadīja mierīgu dzīvi. Visu dienu tā darīja vienu un to pašu. Pavēra vāku vaļā, ļāva izplūst cauri nedaudz jūras ūdenim un atkal aizvēra vāku ciet. Diena no dienas nekā cita kā vien vāku vaļā, vāku ciet. Vāku vaļā, vāku ciet. Tad Dievs radīja ērgli. Viņš tam deva brīvību lidot un sasniegt pat visaugstākās virsotnes. Ērglim neeksistē gandrīz nekādas robežas, bet par brīvību nācās maksāt ikdienu, viņam bija jācīnās par laupījumu. Viņam nekas nepienācās tāpat vien. Kad ērglim bija bērni, viņam bieži vien vajadzēja medīt dienām ilgi, lai sagādātu pietiekami daudz barību. Taču lepnais putns labprāt maksāja šādu cenu. Un visbeidzot Dievs radīja cilvēku un aizveda to pie gliemenes un pēc tam pie ērgļa. Un tad Dievs aicināja cilvēku izšķirties, kādu dzīvi viņš vēlas. Un te lūk, Bodo saka, nepārtraukti mācies un audz. Mēs varam izvēlēties starp šīm divām dzīvības formām. Pēc gliemenes parauga dzīvo cilvēki, kuri nokavē paplašināt savu horizontu. Maksa par to parasti ir apnicīga, vientuļa darba gājums visa mūža garumā. Napoleons Hills sacīja, daži cilvēki mirst priekšlaicīgi tāpēc, ka viņi pārāk daudz ēd, citi mirst tāpēc, ka pārāk daudz dzer, un vēl citi vienkārši nonīkst un nomirst, jo nekā cita viņiem nav ko darīt. Tas, kurš nolēma dzīvot kā ērglis, protams, nav izvēlējies vieglu ceļu. Iespējams, ir tikai viena iespēja, kā to izturēt. Mums regulāri jāsmeļas prieks no mācīšanās un no izaugsmes. Jo vairāk mēs mācīsimies, jo lielāki mēs kļūsim, jo plašāks būs mūsu brīvības sajūtas loks. Šādi raugoties izaicinājumi un problēmas, katram no mums kļūst par mācību stundām. Tāpēc Bodo saka, izaugsme, tas ir mūsu ģenētiskās koda daļa. Un nepārtraukta mācīšanās un izaugsme ir cilvēkam kā pamat nepieciešamība. Tāpēc esi vienmēr uz ceļa, kur tev dod jaunas zināšanas, esi uz ceļa kopā ar cilvēkiem, kuri tiecās kā ērgļi pēc brīvības, un brīvība parasti ir tajā, ka tev ir zināšanas par to, ko tu dari. Paldies, ka tu biji šajā lapā. Es ceru, ka mēs iepazīsimies.